10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, visiem! Čau! Mēs esam atpakaļ. Kā mēs šodien vēl tagad jūtamies? Vai mums ir vēl enerģija, vai mēs varam paši sev uzgavilēt? Ko? Nē, skaļāk šitas nekam nedara. Nē, tad es eju mājās. Neizgājāt Nancijas testu, jā. Jā, tad vēl vienu ar visām ovācijām no viss sirds, un cik mums vēl ir jauda šodien palikusi, vai mēs varam visu kopā Magnus Tori, kur tur stāv vispār, jā? Ir, vot, nu šito jau mēs varam turpināt. Ir labi. Starp citu, konferences līdz šim brīdim ir bijusi, būsim godīgi, diezgan spilgtiem iespējiem un vērtīgām atziņām bagāta. Man ir dažas jau galvā idejas radušās, kuras es vēlētos implementēt jau savā ikdienā, klausoties pieredzes stāstos šeit. Par domāšanu un par to, kā organizēt savu laiku, piemēram. Bet tas arī vēl nav viss, jo tāpēc, ka mēs turpināsim ar tikpat iedvesmojošiem stāstiem un priekšnesumiem un pievērsīsimies izklaides industrijai, tā teikt, un radošajiem risinājumiem. Jā, izklaides industrija mums patīk. Un par radošumu trūkumu noteikti nevar sūdzēties pasaules slavenais latviešu grafiti mākslinieks Kivi. Uztaisām ovācijas. Viņa darbi vienmēr ir izcēlušies ar savu spēju apvienot mākslu un industriālo vidi. Nu ko, tāpēc ar aplausiem un ovācijām uz skatuves sagaidām īstu radošo spiedienu. Kivi, studijā! Čau! Čau! Nu spēks vēl ir! Šito saprot. Nu tad tā, atstājam visu Kivi studio rokās. Atstājam visu jūs paši. Skatu jūsējām! Lai vēl ķīpseli stāv uz vietas. Sarunāt šā, te mēs varam sarunāt, jā? Paldies. Jā, lūdzu. Tā, pirmkārt, var redzēt, ka mēs šito līdz galam nepārdomājām, jo ceturdaļa ekrāna nevar redzēt, bet tas nekas. Šodien mēs gribējām pie jums atnākt un nedaudz pastāstīt, kā mums gāja, jo pēdējos 2 gadus mēs nebijām šajā konferencē, bet 2 gadus atpakaļ mēs te atnācām un stāstījām par visādiem eksperimentiem, visādām tur Web3 un NFT lietām, ka tas vēl kādam interesēja. Paralēli arī nedaudz bijām pamuļķojušies, ka mēs uztaisījām šādu te kanvu, apgleznojām uz skatuves, un tad pēc tam auditorijai, kad mēs visu beidzām, varēja pienākt klāt un noskanēt viņu kā QR kodu, lai dabūtu tādu kā piemiņas NFT, ko paņem sev līdzi pēc tās uzstāšanās. Un pa lielam kopš tā laika mēs turpinājām muļķoties pārsvarā, un sapratām, ka vienā brīdī to daram puslīdz profesionāli. Tāpēc šodien stāsts būs par to, kā mēs līdz tam nokļuvām un kādi varbūt mūsu paņēmieni vai atziņas varētu varbūt arī jums kādreiz dzīvē noderēt, kā nu kuram. Tātad. Šim pagaidām var nepievērst uzmanību, tūlīt tas būs aktuāli. Pagaidām es jums kaut ko vēl smadzenes paskalošu nedaudz. Šodien mēs jau šeit uzkāpām nevis kā Kivi kā mākslinieks, bet kā Kivi studio, kā komanda, kā radošā komanda, radošā studija ar ļoti radošo nosaukumu Kivi studio. Un, kā redzat bildē, tur ir, tā nav visa mūsu komanda, tā ir daļa no komandas, tāpēc, ka mums joprojām nav bijis kārtīga kopbilde visiem kopā. Bet te nu mēs tādi esam, šīs ir mūsu telpas, mūsu studijas telpas, un šīs ir tetovēšanas salons un koncertzāle, par ko mūsu telpas pārtop, kad mēs aizdodam šo telpu dzimšanas dienas svinībām mūsu fotogrāfam, kurš ir šeit pat pie skatuves. Un pēdējos šos 2 gadus palielam mēs mēģinājām atrast savu vietu radošajā industrijā, jo mēs zinām, ka ir dizaina studijas, ir reklāma aģentūras un tā tālāk. Un mēs daudz nodarbojāmies ar 3D, krāsojām sienas, taisījām drēbes un vēl visu kaut ko tādu, līdz nonācām līdz secinājumam, ka mūsu galvenais tas produkts un darbs ir vienkārši domāt idejas. Un kāpēc mēs līdz tam nonācām, ka pa lielam nekad nav bijis tāds brīdis, kad mēs sevi pasniegtu kā eksperti kaut kādā jomā, ka mēs tur esam mājaslapu izstrādātāji, vai sociālo satura izstrādātāji, vai mēs tur nodarbojamies ar noteiktu dizainu. Un pa lielam, pat cik tas nekad nav bijis tā ieradies, tad klienti pierada, ka pie mums var nākt ar pilnīgi jebkādiem radošiem izaicinājumiem,
un ka mūsu galvenais darbs būs palīdzēt viņiem ideiski atrisināt to lietu, ja? Un tad mēs varētu piesaistīt, ja mēs paši to in-house mājās nevaram izpildīt, tad mēs vienmēr varam piesaistīt un atrast labāko cilvēku, kas specializējas noteiktā kaut kādā lietā. Un palielam tādā veidā mēs izgudrojam paši savu profesiju, jo skolā mums neviens nestāstīja, ka domāt foršas idejas var būt pilna laika darbs. Bet, protams, ir arī tā, ka tas viss tas plašais darbs un spektrs ar lietām, ko mēs darām, tur ir arī savs āķis, jo viss nav tik vienkārši, kā tas varētu, piemēram, būt studijai, kas specializējas uz vienu lietu. Mums ir tā, ka mums ļoti bieži ir jākāp ārpus komforta zonas, jāmācās jaunas lietas, jaunas industrijas, jaunas produktus. Un bieži vien tas nāk līdzās stresam un atbildībai piegādāt klientam kaut ko vislabāko, visinteresantāko, ko mēs varētu iespējams izdarīt, ja? Bet bieži vien tas ir jādara industrijās, kurās mums nekad nav bijis nekādas pat ieskata. Un tajos brīžos iestājas tāds radošais spiediens, jo noteikti var gadīties tā, ka idejas vienkārši nenāk. Tu vari sēdēt, domāt stundām, bet nekas nenāk. Un tādos gadījumos mēs to, kad tas radošais spiediens veidojas, jā, es vienu slaidu pa ātru aizgāju, bet šo te varat fonā pavērot. Kad tas rodas, tad mēs vēršamies atpakaļ pie eksperimentēšanas un muļķošanās. Un pirms mēs turpinam un parādam, varbūt, kā mēs šajos gados esam to piekopuši un ko mēs esam izdarījuši, mēs gribētu pamuļķoties kopā ar jums. Tāpēc Džons šeit ir uzzīmējis rūkšu siluetu. Un vakardien mēs zem 10 no šitiem krēsliem pielipinājām baloniņus. Un pat cik zāle nav tik pilna, iespējams daži no viņiem ir zem kaut kādiem tukšiem krēsliem, bet ja kāds no jums atrod baloniņu, tad lūdzu nāciet augšā pie mums šeit uz skatuves. Pirmais laiminieks, veiksminieks. Super. Un jā, iespējams, bija jābūt 10, mēs nezinām, vai ir visi 10, jo ir bijis gara diena, iespējams, kāds jau vienu ir paņēmis mājās. Jā? Let's go. Super. Super, super. Uzdevums būs diezgan vienkāršs. Džons šeit jums parādīs, kas ir jādara, pastāstīs, kas ir jākrāso, un tā būs, super. Man nebija izdomāts, par ko es runāšu, kamēr viņi nāks skatuves. Lūk, palielam, kamēr tas notiek, mēs varam paiet uz priekšu un vienkārši parādīsim jums pāris lietas, kā mēs tādos gadījumos, kad mums ir kaut kā tur daudz darba un stresa un viss tas spiediens, ar kādām lietām mēs nodarbojamies kā komanda palielam brīvajā laikā. Viena no pirmajām lietām, ko mēs gribējām pieminēt, bija šovasar ļoti lielisks pasākums Talsos, kas saucās Red Bull Soulbox, kurā mums ir devies pirmoreiz mūžā pašiem piedalīties, kas bija neliels sapnis, mūsējais arī. Un šeit bija pavisam jauna lieta, jo mēs nekad mūžā neesam palielam konstruējuši nekādus, kur nu vēl mašīnas, bet nekādus mehānismus un tā tālāk. Un tad šeit bija mūsu uzdevums iemācīties kaut ko jaunu, izdarīt tā, lai tas ir droši, un pie tam vēl varbūt nedaudz tur smieklīgi un lai kaut kāds labs video beigās sanāk. Tā mēs uzbūvējām latviešiem ļoti tuvo sauso toleti, ar kuru mēs pēc tam braucām lejā pa to Talsu ceļu. Jā, un kas bija kur video var redzēt diezgan jauks piedzīvojums pats pa sevi, bet kas diemžēl vienam no mūsu komandas biedram beidzās ar puslaustu ribu, kas ļoti labi bija ievērtēts šajā te kadrā noķertajā. Nākamā lieta ir visa tā Kiwi pasaule, par ko jūs iespējams esat dzirdējuši, un tas, kā mēs strādājam, ka mums noteikti ir viss tas klientu darbs un projekti, ar ko mēs strādājam, un viss, kas saistīts ar Kiwi brandu kā tādu, vienmēr ir bijusi tāda kā smilšu kaste un blakus lieta mums, kur mēs varam izpausties un strādāt, un mums nav neviens, kas mums saka, kas ir jādara, ka nav neviens klients, kas saka, ka viņiem patīk šitā vai šitā.
ka mums vienmēr ir, mēs zinām, kaut kāds mūsu tas bēbīts, mūsu projekts, kur mēs varam izpausties kā vēlamies. Un tad šogad tas, ko mēs bijām izdarījuši, ir mēs gribējām paturpināt visu to stāstu par mūsu pasauli, kuru iespējams kāds no jums zina, kāds nezina, kur ir būvēta ap to ideju, ka ir tāds KBI, jeb Kiwi Bureau of Investigations, kas ir atvasināts no FBI, kas pa visu pasauli medī šo te kiwi monstru. Un šogad mēs to stāstu izdomājām paplašināt, pieliekot tam jaunus varoņus. Un šajā gadījumā tie varoņi bija grupiņa ar jauniešiem, kuri pēc tā kiwi izbēgšanas pasaulē ir tie, kas viņu uztur, apkopj, slēp no tiem aģentiem. Un palielam visa šī epizode radās tāpēc, ka mūs uzrunāja Boards LV, lai mēs kopā ar viņiem izstrādājam kaut kādu skateboard dizainus. Un tad tai vietā, lai vienkārši kaut ko zīmētu un liktu pārdošanā, jo pilnīgi jebkāds tur skate dizains, kāds eksistē pasaulē, viss jau ir izgudrots, mums vajadzēja izdomāt, kā mēs varam paiet soli tālāk un radīt kaut kādu stāstu ap to. Jo jebkas, ko jūs dzīvē darīsiet, jebkurš darbs un jebkura nodarbe un joma, tā māksla pasniedz kaut kādu stāstu, kur tas jūsu klients vai patērētājs var sajusties tajā stāstā kā varonis, tas vienmēr strādās labāk nekā vienkārši kaut kāds tur, teiksim, pat ja labs produkts. Nu, lūk, un tad tas mūsu stāsts bija par to, ka šie jaunieši slēpa to monstru, un tad KBI kā aģentūra ir uzsākusi tā saucamo to investigation un mēģinājusi viņus atrast, lai visus sauktu pie atbildības. Un visi šie jaunieši, viņi kādreiz bija iepazinušies skateparkā, un tad tas, ko mēs izdarījām, ir mēs izveidojam šos 5 varoņus, un katram no viņiem piesavinājām vienu no tiem skaitiem un vienu no tiem dizainiem. Un tad palielam viss, kas mums bija jādara, ir jāiefilmē forši reku short form video, kur mēs atradām 5 aktierus, kas puslīdz bija līdzīgi tiem varoņiem, ko mēs izdomājām. Un tad mēs katram iefilmējām to scēnu, kā palielam viņi tika ķerti un noķerti, un kā tie skaiti pēc tam nonāca KBI, teiksim, tajā iecirknī, kur pēc tam var pat redzēt, ka viņi bija aplipināti ar skoču, ar pierādījumu skoču. Nu, lūk, vēl 7 minūtes. Tā, nākamā 3. lieta, nedaudz vienkāršāka, kaut kas tāds, ko jūs arī varat izmēģināt, un par ko mēs noteikti arī uztaisīsim kaut kādu saturu, mums ir diezgan tādi pazīstami un tuvi jebkāda veida workshopi, kā komandai, gan kā klientiem un tā tālāk, kur bieži vien ir kaut kāds saliedēšanās pasākums vai vēl kaut kāds cits iemesls kādam uzņēmumam sanāk kopā, un kad viņiem prasās kaut kas nedaudz interesantāks nekā, nezinu, aiziet kaut kādu ekskursiju vai uzspēlēt kaut kādas galda spēles. Un tas, kā strādā šāda tipa workshopi, ir mēs izdomājam, kas ir tā tēma pasākumam vai kam, kas klientam interesē, un tad ir dažādi paņēmieni, kā var to aktivitāti pasākumu laikā realizēt. Ja? Viens ir tā, kā šeit jūsu klases biedri šobrīd dara, ir krāsot uz sienām, ka ir sienu krāsošanas workshopi. Ir tādi, kur mēs, teiksim, šogad piedalījāmies, ja kāds no jums zina, tāds burzmas pasākums, kur jauniešu un visādi jaunie modes dizaineri sanāk kopā, kur mēs taisījām workshops, kur cilvēki varēja nākt un ar stenciliem apkrāsot savus kreklus. Un 3. ir, teiksim, kas ir ļoti interesants, arī tā saucamie screen printing, jeb sietspiedes workshopi, kur cilvēkus mēs iemācam, kā strādāt ar sietspiedēm un taisīt palielam savus kreklu dizainus uz jebkā. Nu, lūk. Jā, kaut kā tā. Mēs speciāli domājam, kā būs, ka mēs būsim vienlaikus uz skatuves un gan runāsim, gan krāsosim, un vai nebūs tā, ka pārāk daudz šaudās uzmanība apkārt, ir tīpaši, kad vēl paliek laiks. Bet mums bija šim sagatavots B variants, kas būs pēdējā slaidā, kas būs palielam mūsu loading screens, kamēr šeit viss pabeigsies. Bet no visas šitās manas pļāpāšanas ir 2, teiksim, lietas vai 3 lietas, ko varbūt ir vērts paturēt, padomāt, jo tas noteikti palīdzēja mums, jo es nekad neesmu, teiksim, bijis cilvēks, kurš zināja, ar ko viņš tur dzīvē nodarbosies, ja, ka man būs kaut kāda konkrēta profesija, nedz man vecāki spieda iet darīt kaut kādu noteiktu lietu. Man paveicās, ka viņi bija pietiekami atvērti, ka katreiz, kad man ienāca prātā kaut kāda doma, kaut kāda ideja, ka viņi man ļāva iet un izpausties un mācīties. Un palielam, protams, vienmēr pasaulē būs vieta ekspertiem un cilvēkiem, kas specializējas vienā vietā, jo citādāk mums nebūtu ne ārstu, ne juristu, nekā cita.
Bet dažkārt ir arī vieta cilvēkiem, kuri palīdz tos ekspertus savā starpā savienot, jo tāda veida cilvēki var palīdzēt ievērot kaut kādas detaļas, kaut kādas sīkumus vai savienot kaut kādas domas, kuras varbūt eksperts savā tajā vienā jomā nevarētu pamanīt. Un tas ir tas, kur mēs atradām savu to nišu un savu vietu un paliekam pie kā mēs strādājam. Un tāpēc viena lieta, tas, ko es gribētu, varbūt, lai jūs paņemat mājās, ir tas, ka pasaulē ir īstenībā bezgalīgs un neierobežots skaits ar profesijām. Un jaunas profesijas parādās katru gadu. Viss, kas ir mainījies ar sociāliem tīkliem un ar saturu, tur ir nākuši klāt simtiem profesiju un cilvēku, kas izveidojuši karjeras pilnīgi no zila gaisa. Un tas noteikti turpinās attīstīties. Ja? Un, ja tā paskatās lielā vēstures kaut kādā posmā, noteikti daudz vairāk profesijas vēl neeksistē nekā tās, kuras jau eksistē. Tāpēc neuztraucieties, un pat ja jūs ejat uz universitāti, uz skolu mācīties kaut kādu lietu, un jums viņa nepatīk, tad vienmēr būs kaut kas, kur var izpausties un kaut ko atrast. Otra lieta ir par to, ko mēs darām šeit, ir tas, ka nedarbi dažkārt var palīdzēt paveikt darbus un paveikt viņus labāk, jo, ja mēs ikdienā ļoti daudz fokusējamies uz kaut kādu vienu to darbu un lietu, tad var ieiet tādā mentālā tunelī, no kura ir ļoti grūti atkāpties un pastīties uz lietām no malas. Un tāpēc ik pa laikam darīt kaut kādus nedarbus, un tas nenozīmē iet un brīvības pieminekli apkrāsot, bet kaut kādā kopīgajā skatā uz to, ka noteikti palīdz atkāpties un nodarboties ar kaut ko, ar ko jūs nekad mūžā neesat nodarbojušies, un darīt to nevis tāpēc, ka ir kaut kāda ekspektācija uz rezultātu vai gribās kaut ko izdarīt, bet tīri procesa dēļ un darīt to priekš sevis, jo jūs nekad nezināt, ka kaut kāda procesa brīdī jums ienāks iedvesma kaut kādai citai lietai, par ko jūs nebūtu nemaz iedomājušies citādāk. Nu, lūk, kaut kā tā, šeit reku viņi jau iet uz beigām, un ir izveidojies diezgan raips un stilīgs kivī monstrs. Tas, kā mēs viņu no šejienes dabūsim prom, mēs domāsim pēc tam. Bet paldies visiem iesaistītajiem, un man liekas, ka we're done. Paldies! Visiem globildi. Pēdējais slaids. Pēdējais slaids. Kurš ir jāslēdz? Super, milzīgs, paldies! Es gribu paskatīties, kas mums šeit ir šobrīd. Oh my God! Cik forši! Ej, galīgi! Man īstenībā ļoti patīk šī krāsa. Man šito te vispār arī atstāt. Kurš šitais paliks? Var pieteikties jau uz mājām? Ja? Uzrulēt. Uzrulēsim vienu uz mājām, jā. Uzrulēsim vienu uz mājām, un mēs sadalīsim uz pusēm. Kivī, drīkst šito pēc tam paturēt? Jā. Viņš teica, jā. Skaisti. Īs un kodolīgi. Pēc tam kaut kur izsolīsim un labdarībai atdosim naudu pēc tam. Tas varētu būt. Šis ir ļoti labi. Ziemassvētku tuvojas, iespējams dot 5. Jā, es tieši arī gribēju to teikt, ka varētu šajā te, kas tagad būs mūsu pieciniekā Klau. labdarības. Jā, tas būs decembrī, bet pilnīgi skaidrs tas. Kamēr izžūs vēl. Tas, ko jūs tikko redzējāt šeit uz skatuves, vēl vienu reizi liek mums visiem pārliecināties par to, ka latvieši mēs esam radoši tauta, vai ne? Jūs tā jūtaties? Jūs jūtaties radoši? Tā mēs nedzirdam. Nu tā, mēs varam parādīt. Vai tiešām šis atspoguļo to, cik jūs esat radoši? Mēs varam vēlreiz parādīt, cik mēs esam radoši. Vai mēs, varbūt šie ir radošākie jaunieši visā Latvijā, kas šeit ir vēl pirmkārt palikuši. Jā.
Jā! Mums vajag jūsu Tieši tā, enerģiju mums uzturēt vajag, vēl mums pēdējā vajag, augstākajā līmenī. Šī ir konferences 3. daļa, noslēdzošā daļa. Tuvojas austiņu izlos, tuvojas pārējās foršās lietas, tie burkāni, ko mēs jau apsolījām, vai ne? Pašā konferences sākumā, bet nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Nansi. Nesteigsimies, jā, mēs nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Jā, kamēr mums šeit smukais muguras, diemžēl. Magnus, tiešām, tu vari pieteikties uz šito. Mierīgi. Es pat zinu, ko gribētu. DJs var uzlikt kaut kādu foršu bītiņu, es domāju, tagad, kamēr mums ir maza tehniskā pārkārtošanās, vai ne? Jā, mēs varam tikmēr parunāt. Mēs tikmēr runājam ar auditoriju, skatāmies, kā šis viss notiek. Jā. Nu, pēc būtības realitātē šo sauc par laika vilkšanu. Tā ir tāda klasiska lieta, kas mums ikdienā šajā industrijā notiek. Un tad tev ir tāds, ko es teikšu, ko es viņiem stāstīšu. Man ir paveicies, ka man ir tik pļāpīga, labā nozīmē kolēģi. Jā, un starp citu mums vēl ir tāds, man Magnus tikko backstage'ā viņam tāds, Nansi, man raksta to, tad, kad tu noej no skatuves 5 sekundes nerunā. Jo man tāds, ko es tad darīju, es nevaru aizvērties, tā teikt, jā. Bet es domāju, ka mēs Drīz jau turpināsim. Varam drīz jau vilkties uz nākamo runātāju, kas tad mums būs, bet līdz tam, vai jūs esat apmeklējuši to zāles daļu ar visiem šiem te standiņiem? Pastāstiet. Jā, ir, jā. Kurš no jums kāpa klinšu sienā? Jums patika? Bija nice, ne? Jā, ok. Kas tur vēl labs? Vai jūs kāds atradāt universitāti, kurā grasāties studēt? Jā, paceļ roku. Malač. Bet šis ir ļoti, ļoti forši, kad ir šāda veida konference, kurā tu vienkārši atnāc un tev ir viss parādīts. Lūdzu, nāc runājies. Es varu pačukstēt priekšā. Tad, kad Junior Achievement Latvija veidojas skolānu mācību uzņēmumu konkursu šajā te pavasarī, kas bija, vai ne, pirms vasaras brīvlaika, noslēguma ceremonijā tiem labākajiem, vai ne, kas bija konkursā izturējuši gan pitču sadaļu, gan visu pārējo, ar ko viņiem bija jānodarbojas vairāku dienu garumā. Vairākas universitātes piedāvāja stipendijas. Iedomājies, tu atnāc ar savu skolānu mācību uzņēmumu uz Junior Achievement Latviju pasākumu, dalies ar savu ideju, stāstu visu kaut ko, un tevi jau tur nohanto. Headhunteri ir ieradušies, viņi tā, mēs gribam, lai tu mācies turībā, mēs gribam, lai tu esi Latvijas universitātē. Un mēs tev apmaksājam. Tā ka šis arī ir kaut kas ļoti interesants, par ko padomāt nākotnē uz priekšu saistībā ar saviem skolānu mācību uzņēmumiem. Sadarbībā ar Junior Achievement Latvija, un varbūt jūs tas var aizvest kaut kur tur, kur pat nevaram iedomāties. Un tas ir vienmēr interesanti.